Coca-Cola! Tā, uzvarētājs šodien ir Māris, lielākais grāmatnieks un lasītājs. Malacis. Labi, paldies, atlases, jā? Klau, bet balvas man nav līdzi. No? Lieta ir tāda, ka balva īstenībā atrodas kaut kur jūras dibenā, tā kā viņai vēl tev būs jādodas pakaļ. Bet es domāju, ka tas būs gan interesanti un tu esi to nopelnījis. Tas ir labāk nekā sniker, kad dabū. Jā, labi, malacis. Tev ir kas sakāms? Man nav nekas sakāms. Tas bija, es domāju, ka tas bija vairāk apstākļu sakritība. Kā es to noformulētu vislabāk tā, pēc savām izjūtām. Man pačukstēja Bruce Willis, jeb sestais prāts, ka tā jābūt ir. Un rezultātā tur kaut kas tāds sanāca. Jābūt ir optimālai kombinācijai starp muskuļiem un starp pelēko vielu, tā kā tas izdevās. Es domāju, ka tur noteikti ir kaut kāds sakars, un tie, kas vēlās saskatīt sakaru, tie noteikti to sakaru saskat, jo tādi jau mēs cilvēki esam, ka mēs redzam ne to, kas ir patiesībā, bet to, ko mēs gribam redzēt. Es, protams, nepavēltu, man sportklases ir pie 30 sporta veidos, tā kā es varu itin droši teikt. Man nebija nekāda problēma ar virvi. Es vienkārši domāju, ka tas, ka es caurām dienām guļu, tas padarīja savu, un es nevarēju uzkāpt tāpēc pa virvi. Coca-Colas paslēpto dārgumu kartu. Aha. Just coming to the field and boat. 6 Mm-hmm.
you. Vienu kaut kur esam palaiduši garām, ja ir 5, bet tā kā pēc kartes. Tas nav. Kā nebija 4, mēs atradām, tad kaut kur pie šī sēkļa ir vieni palaist garām. Good result? Yeah. Thank you. Welcome. For company. Here. Have a nice day, man. Always Coca-Cola. Oh, cool. Here, give me that. Yeah. Very strong taste. Okay, cheers. Okay, cheers. Good. Mm-hmm. Yeah, because tasty. Like hot coffee. First time in 30 days. Yeah. Man šī lieta ļoti patīk. Un es tiešām baigi izbaudīšu to niršanu. Un korāļu rifi, es iepriekšējo reizi biju nirs uz kuģu vrakiem. Nogrimuši kuģus skatīties, tur rifi nebija. Šeit atkal bija savādāk. Šeit bija garš rifs, jaunas zivis, un dažādas citas krāsas. Tens ir malacis, labs instruktors. Tā kā es jutos mierīgs viņam blakus, un viņš man arī īpaši neraustīja aiz rokām vai aiz pleznām, lai es daru šo vai daru to. Viņš man deva pilnīgi brīvību, ko es arī izmantoju. Rifi šeit dziļumā, kur te ir kaut kādi 1,7 m, 8 tādas sēņveidīgi korāļi, kas ir izplatušies tā kā pieps uz bērziem vai atkal dažādos tādos apļos, tā kā automašīna riepas. Nu, un attiecīgi starp vēl šiem korāļiem aizpild jūrsēži, kas ir pilnīgi melns bumbs ar asām adatām un ar neonu zilām tādām gaismiņām, kas tā kā lidmašīnas skrejceļā saved pie oranžas mutes, tā kā viena oranža acis ir, un tad tur tiek apēst mazie krabīši vai planktons, ko tas ēzis tur ēda. Un katram korālim ir savu kaut kāda zivsaime. Šeit dziļumā es redzēju citas zivs, kas bija tiešām brūnas un strīpainas. Es viņas varētu pat nosaukt kā zebras brūnas. Viņam ir brūnas strīpiņas, un viņi ielien starp to korālu gandrīz nav redzami, teiksim. Vienīgi acis plankumiņš tāds ir. Kas man ļoti patikās, kas nebija uz mūsu salas aktīnijas. To, ko es teicu, aktīnijas ir tādas tā kā puķes. Un viņas vispār ēd visas zivītes, kas viņām peld garām, izņemot vienu klaunu zivīti. Tāda maza raiba zivīte ar baltiem plankumiem, viņi ir oranži. Un viņi tur rušinās iekšā starp tām aktīnijas lapām, un viņi vienīgo, ko neķer. Viņi dzīvo simbiozē, tie divi organismi. Man ļoti patīk peldēt, un es to arī ļoti labi daru, un es tiešām izbaudu peldēšanu, to bezsvaru stāvokli, kad tu it kā karājies gaisā, un šeit katra kustība man sagādāja baudu. Tas ir labāk nekā skatīties televizoru patiesībā, nekā Discovery Channel, jo tu esi tādā bezsvaru stāvoklī, un tas tāds tā kā droši vien kosmonauti tā jūtās, kad ir. Un te nu mūsu Robinsoniem kāds jaunievedums. Šeit dziļi džungļos ir atstāta videokamera, kur katrs no Robinsoniem atnāk ar savu kaseti un var tur kaut ko ierakstīt.
vai nu ko nav bijis dūšas teikt kādā intervijā, vai arī kaut ko pēkšņi atcerējies, vai arī vienkārši saules dienas grāmatu, kā nu kuram tīk. Sveikiņi, mīļie! Šodien mums ir saules prīmā jauna atrakcija, elektroniskais bigtstēvs. Jūtos tā kā baznīcā uz grēksūdzes krēsla. Beidzot ir iespējams parunāt pašam ar sevi un ar pārējiem. Šodien jau ir 33. diena, kopš esam uz salām, uz salas, bet arī 33. diena, kopš mute nav redzējusi zobpastu un zobbirsti, izņemot vienu reizi, kad es to vinnēju un man iedeva uz stundu visas toaletes piederumus. Ai, kas vēl? Čau! Šampūna nav, ziepju nav, mutes skalojumā arī nav, ķemmes arī nav. Bārda nebija man tikai vienu dienu, atkal sāk jau augt. Ēdiena karte nemainās jau ilgi kādas nedēļas 2. Un sastāv, tāpat kā skolas ēdnīcā, no nemainīgas ēdienu kartes. No rīta maza saujiņa rīsu, vakarā 2 saujas kokos palmas serde. Serdi. Saprotiet, kas ir ēst serdi? Tas tikpat kā Latvijā nocirst ābeli, izrubināt viņai vidiņā tādu serdi, viņu griezt un pēc tam vārīt un ēst. Un ar Māri arī kaut kā katru dienu paliek ar vien interesantāk un interesantāk. Kādā krāsā viss tas tiek apēsts, tādā krāsā tas viss atkal tiek pa otro galu ārā. Reti. Latviešiem patīkamais variants, kad var aiziet pēc kārtīgām brokastīm uz tualeti un pasēdēt vientulībā, baudot šo aktu, jau ir aizmirsies. Šis prieciņš atnāk tikai reizi 4 vai 5 dienās, tā kā arī tas ir trūkums. Šodien bija baigi karstā diena. Šausmīgi spīdēja saule un mums ar Vīvi un Sirīti bija pat ļoti grūti strādāt. Tās ir pikses ar sietiņu iekšiņu, lai luftējās. Un īstenībā man vispār, es īsti nezinu, ko tev stāstīt dienas grāmatu, jo es nekad neesmu rakstījis dienas grāmatas. Un tas ir jocīgi sarunāties ar īsti nezinu ko. Jeb sarunāties ar jums visiem, nezinot, kas esat jūs visi. Vēl es esmu dzīves, redziet, seja man palikusi tā, ka cirvis jau vispica. Esmu palicis ļoti slaids. Šodien man pat pārējie biedri teica, ka es no tālienes izskatoties pēc modeļa sievietes. Kas var būt labāks par Coca-Cola? Zinot, ka man Coca-Cola garšo tā kā, es pat nevaru izteikt kā. Varētu būt kaut kas ēdams. Kaut gan mūsējie operatori taisa tik stereotipisku filmu, priekšstats par kulturistu. Viņš tik ēd un ēd, sēž un ēd. Bet īstenībā mēs te ieēdam no rīta vienu pickiņu rīsu un vakarā vienu pļecku palmas. Pa dienu pagramojam kokosriekstu un tas arī ir viss. Tā kā, nezinu, vai šito iemontēs, droši vien jau, ka nē, bet nu vienalga, lai paliek man pašam un citiem, kā arī kaimiņu Sašam, ko redzēt, kā tas ir īstenībā. Un tas, kas notiek manā galvā, to es nemaz nemāku izstāstīt, jo tās domas tur ir tik daudz un tik dažādas, ka tur atliek tikai ķert kaut kādus mirkļus, kaut kādas apskaidrības brīžus. Labrīt, Latvija! Pareizs laiks Malaizijā ir 7 no rīta, ir 10. jūnijas, 29. diena, kopš mēs esam uz salas. Piedod,
mācītājs Sonija kungs vakar drusku samaloja, ka es teicu, ka 33. diena atvaino bija 28. Un tā mēs tas atzērāmies to Coca-Cola un atkal izgājām nedaudz pastrādāt. Un tagad vakar pusē jau bija daudz vieglāk. Vēlreiz sveiciens visiem, kas mani pazīst un atcerās. Un, kā redziet, ne zāles neiznīkst. Un kultūristi neiznīkst ne tik. Atā! Vai tā viņam ir cepure? Tā ir rinkā Nē, nav. kabota. Hai, как по-малайски. Ini adalah jaring tangkap ikan. Bawa barang bagi saya. Он хочет, наверное, Показывай. Это нет. Мои олимпийские. Das ist Olympic. Что-то личное? No. Able. Minä annan sulle muistiin. Es tev došu moču. Viss. It's okay. 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 Vai tas būs labi? Labi. Like this. Šito tu gribēsi? Подсматривать тебя. Да, вообще, могу ли додевать больше. Tie? Okay. Нет? Okay. Deal is done. Thank Like- you. Viss sarunāts? I know. надо... Šodien priekšpēdējā Robinsona spēle. Tajā jāveic šķēršļu josla, un tas jāizdara 45 sekundžu laikā. Sākumā jāskrien pāri pa šūpojošo stīklu, tad pāri šiem 4 šķēršļiem, tālāk pa 2 līdztakām, nereizi nepieskaroties zemei. Arī šis diezgan bīstamais un nestabilais objekts baļķis jāveic diezgan uzmanīgi, bet lielā ātrumā. Tāpat arī šīs te šūpolītes, kas griļojas visām pusēm, un jums ir ļoti maz laika, lai veikt distanci līdz galam. Ja tas kādam arī izdosies veikt to 45 sekundēs, ja tu izdarīs vairāk, tik un tā uzvarētājs būs tas, kurš to izdarīs visātrāk. Protams, tas, kas uzvarēs šajā spēlē, tas arī iegūs iespēju tikt neizbalsotam salas sapulcē. Bet Linas, kurš jau ir iekļūs finālā, tikai tad, ja viņš vinnē šo te spēli, viņš iegūs iespēju balsot salas sapulcē. Everybody just stop here. You can jump down and go over there to the left.